Labdien! Šodien es vēlos pastāstīt par tādu tēmu kā aptumsumi. Ļoti bieži jūs varat izlasīt internetā un visur, kur par aptumsumiem daudz dažādas informācijas. Es gribu pieskarties dažādiem aspektiem. Pirmkārt, mums katru gadu aptumsumi notiek, un aptumsumi notiek vai nu 4 reizes, vai līdz pat 6 reizēm. Atkarība no tā, mēs arī varam secināt, cik gads būs sarežģīts vai viegls. Šajā gadā mums ir 4 aptumsumi, 2 aptumsumi mums jau bija gada sākumā, un tagad oktobrī vēl būs 2 aptumsumi, Saules un Mēness aptumsums. Ko vajadzētu atcerēties? Vajadzētu atcerēties, ka jebkurš aptumsums mums paceļ kaut kādas vecas tēmas, kuras nav jums līdz galam izstrādātas, līdz galam saprastas. Noteikti vajadzētu atcerēties, ka aptumsumi atkārtojas, jo aptumsumi mums ir cikliski. Katrs aptumsums atkārtojas vienreiz 18 gados. Un vienreiz 9 gados notiek pārbaudījumi saistībā ar katru aptumsumu. Tātad, principā, savā dzīvē mēs esam jau izdzīvojuši ļoti daudz aptumsumu, dažādu aptumsumu. Lūk, un oktobrī, tātad, kā es jau teicu, 2 mums vēl būs priekšā, tātad Saules un Mēnessa aptumsums. Saules aptumsumi vairāk ir tādi aktīvi un vairāk skar mūsu profesionālu darbību, vairāk attiecības un mūsu aktivitāti. Tātad var teikt arī uzņēmēju darbību. Ja? Mēness aptumsumi mums, protams, vairāk skar emocijas. Emocijas, jūtas, arī attiecības, bet tikai no cita aspekta. Aptumsumu laiks ir ļoti nemierīgs laiks. To gan vajadzētu atcerēties. Protams, ļoti daudz kas atkarīgs no jūsu individuālas kartes, kā planētas sakārtotas jūsu kartēm. Un tad mēs varam secināt, vai konkrētais aptumsums jums būs labvēlīgs vai nebūs labvēlīgs. Bet kopējas tendences varētu būt tādas, ka noteikti ļoti rūpīgi vajadzētu pārdomāt, ko jūs darīsiet šajā periodā. Jo aptumsums pats par sevi ir viena diena, pat precīzs laiks. Ja? Tad oktobrī mums ir 14. datums un 28. datums. Bet ietekmes periods katram aptumsumam ir daudz lielāks. Tas nozīmē, ka aptumsums, ja mēs skaitām 14. oktobris, ja, mums notiks Saules aptumsums. Bet to ietekmi mēs jūtīsim jau kādu laiku pirms tam. Un pabeigsies tā ietekme arī kādu laiku pēc tam. Tātad, respektīvi, katram aptumsumam mums varētu rēķināt kaut kur 1 nedēļu. Senāk, tad, kad es vēl mācījos, tad ļoti spēcīgi bija jūtamas 3 dienas pirms un 3 dienas pēc aptumsuma. Protams, tas ir tas spēcīgais laiks, bet šobrīd enerģijas ļoti mainās, tāpēc arī tas periods viņš pagarinās, ja? Viņš paliek tāds ilgāks. Tāpēc jūtīgi cilvēki to var just jau mēnesi pirms aptumsuma. Protams, kā es saku, nevajadzētu ļoti tā saspringt un fanatiski uz to visu skatīties, bet pārdomāt gan vajadzētu. Tas nebūtu labvēlīgākais laiks ceļojumiem, tas nebūtu labvēlīgākais laiks darījumiem dažādiem. Ja ir iespējams, noteikti būtu labi tomēr pārcelt uz kādu mierīgāku periodu. Vēl kāds no momentiem, kam es gribētu pievērst jūsu uzmanību, kā pirms aptumsuma, tas nozīmē, ja mums aptumsums ir 14. datumā, tad kaut kur no 10. datumā noteikti vajadzētu padomāt par savu pagātni, jo tas ir periods, kas ir saistīts ar karmiskiem parādiem. Šajā laikā jums var pacelties vecas tēmas un arī cilvēki, kurus varbūt jūs pat ļoti ilgi neesat redzējis. Var iziet uz kontaktu. Vienalga, jūs varat cilvēku vai nu sastāpt kaut kur, vai cilvēks jums var kaut ko uzrakstīt vai uzzvanīt. Noteikti vajadzētu pievērst tam uzmanību. Noteikti vajadzētu padomāt, kurš kuram ir parāda, karmiski parāda. Ja? Runājot par karmiskiem parādiem, būtu ļoti svarīgi saprast, kas jums nebija sanācis, un ja būs iespējams atvainoties cilvēkiem, vai individuāli vai arī pat virtuāli, meditatīvi. Ja mēs runājam par nākamam dienam pēc aptumsumā, tad šīs periods mums ir saistīts ar nākotni. Un tātad principā skaitās, ka
varētu likt kaut kādus pamatus savai nākotnē, savam kaut kādām darbībām un ielikt pamatus, lai būtu kaut kādi mērķi realizēti nākotnē. Bet arī ļoti, ļoti rūpīgi to vajadzētu darīt, tāpēc, kā es jau teicu, ļoti ilgs periods, ko aptumsumi var ietvert sevi. Un pirmie rezultāti, cik tas būs veiksmīgs vai nē, parādīs jums pēc 9 gadiem. Un es domāju, ka jūs varat piekrist, ka 9 gadi tas ir diezgan ilgs laiks. Šobrīd enerģijas ļoti ātri kustās, ļoti ātri mainās, tāpēc mums sarežģīti dažreiz pat saplānot 1 gadu, ar kādiem cilvēkiem mēs to gadu sagaidīsim un pavadīsim. Ja? Tāpēc, ja mēs runājam par to, ko diezgan bieži vēlas, piemēram, atvert jaunu uzņēmumu aptumsuma periodā, lai nodrošinātu to tādu ilgu darbību, no vienas puses, jā, varētu tam piekrist, jā, bet no otras puses ļoti rūpīgi jāpārdomā, ar kādiem cilvēkiem jūs to darīsiet. Un cik tiešām jūs esat pārliecināti, ka pēc 9 gadiem tas jums viss būs ļoti, ļoti aktuāls. Baidīties, protams, nevajadzētu, jo bailes tas ir sliktākais padomdevējs. Galvenais, ko vajadzētu darīt aptumsuma periodā, saglabāt iekšējo līdzsvaru. Tad jums tiešām izdosies atrisināt visas situācijas labvēlīgi. Nedaudz pieskaroties tuvākiem aptumsumiem, 14. datumā, kā es jau pateicu, būs Saules aptumsums, un Saules aptumsums notiks svaros. Tātad tā ir zīme, kura izjutīs šo aptumsumu visspēcīgāk. Nākamā zīme noteikti būs Auns, un tad, protams, jūtīgi būs arī Vēži un Mežāži. Tātad tas 4 zīmes, kas izjutīs šo aptumsumu visspilgtāk, bet ja jums ir arī planētas šajās zīmes, tad noteikti šis aptumsums jūs arī var skart. Nākamais aptumsums mums notiks 28. datumā, un tas mums būs mēnesis aptumsums. Vairāk emociju, spilgtu emociju. Un šis aptumsums mums notiks Vērsi. It kā zīme ļoti, ļoti līdzsvarota skaitās, bet mums jāatcerās, ka šajā periodā tur vēl būs Urāns, un Urāns mums nav ļoti mierīga planēta, tāpēc esiet uzmanīgi, ka no Vēršiem varēs šajā periodā sagaidīt kaut kādas neparastas tādas un oriģinālas rīcības. Lūdzu, arī saglabājam mieru un esam pacietīgi. Otra zīme, kurā izjutīs šo aptumsumu ļoti spēcīgi, būs Skorpioni, tad Lauvas un Ūdensvīri. Un, protams, ja jums šājas zīmes ir planētas, tad arī jums šis aptumsums būs jūtams. Kā es jau teicu, vislabākais, ko mēs varam darīt šajā laikā, saglabāt iekšējo mieru, to es arī jums novēlu šajā periodā. Paldies par jūsu uzmanību!